Es izdomāju, ko es gribu darīt. Es taisīšu 7 dienu vlogu, kur gaitā es mēģināšu izveidot savu portfolio website. Ja tu zinātu man situāciju, tas varētu izklausīties tīri stulbi, tāpēc, ka es pa virs tam es trenējos, kalorijas skaitu, eju uz skolu un taisu šo vlogus un palīdzu džekiem, taisu kopienu un visu kaut ko citu, kur beigās liekas, kā es vispār dabūšu laiku šim visam. Bet tur ir tā lieta. Es šo darīšu, lai tev parādītu, kā var tomēr dabūt laiku. Katrā no šiem vlogiem es tev pastāstīšu vienu lietu, kas man palīdz dabūt šo laiku, lai strādātu un kā es vispār varu piesaisties un tiešām produktīvi strādāt. Bet pirms tā man ir jāiziet uz džimu, tā kā laižam. Karoči, radās problēma. Manam telefonam ir tikai 3%, tā kā mēs ejam apakaļ, pastrādāsim bišķiņ, pastāstīšu tev bišķiņ vairāk par šo un tad ejam pēc tam uz džimu. Ir jau pagājusi, nepilna stunda, 50 minūtes kaut kādas tādas. Tas ir ilgi, jā, taisa thumbnail, bet, tas nav pat labākais thumbnails, bet ir kā ir. Pirmā mācība vienkārši prioritizē lietas, kas tiešām dod tos 80% progresu, nevis tās 20%, kas ir vienkārši thumbnails. Labi, thumbnails ir ļoti, ļoti svarīgs, bet es varēju viņu ātrāk iztaisīt. Un vēl viena mācība no šī ir tas, ka tagad tev ir laiks, nevis es sēžu, skatos kaut kādu YouTube video, kurš man galīgi nepalīdzēs, principā. Bet es eju un vienkārši daru nākamās lietas, kas manā sarakstā ir, kas man jāizdara. Šajā gadījumā tas bija thumbnail uztaisīt. Jā, bišķi relaxoju, uzliku klasisko mūziku, sataisīt to thumbnail, bet ir kā ir. Un beidzot, pēc stundas jau no tā brīža, ka es teicu, ejam uz džimu, es varu iet uz džimu. Un par to website es pastāstīšu tūlīt pēc džimu, tā kā. Vai nu tas ir pumps, vai nu tas vienkārši kļūstu lielāks. Pat 3 nedēļām, 2 nedēļām tikai vēl. Treniņš pabeigts, nopirksim nolas, tāpēc, ka pusdienas starbīdē es ēdu rīsus ar gaļu. Tā kā man nolas vienkārši nebija leduskapī. Malcam. Ko tas nozīmē? Let's go. Pa 10 centiem gabalā olas. Bez dīlevera.
māliņu klātī. Un tagad ir ņemma vienkārši. Ejam ēst. Tad, ko es domāju ar šo portfolio lapu, ja, ko es gribu taisīt? Principā, es gribu izveidot lapu, kas panāda to, ka es varu uztaisīt mājaslapu, ja? Kaut gan man ir mājaslapa, tā kā apakstā ir treniņu programma, to es pats taisīšu ar visiem e-pastu sūtīšanu, visu to. Principā, es izveidošu šo mājaslapu, kuras varēšu salikt savus programmēšanas darbus, tā skaitā arī šo treniņu programmas vietu. Sarakstīt par to, it kā GitHubs ir, it kā par to, bet jā, vajag vienkārši mājaslapu. Un šajā mājaslapā es arī About Me tur uzrakstīšu savu, to, ko es daru YouTube'ā un ko es vispār te daru ar šo Latviešu izaugsmes ciltu, ko tu var pievienoties aprakstā, tur Discord servers un WhatsApp grupas. Un visus tos linkus varēšu salikt vienā vietā, un tas būs tā kā mans ar manu dizainu un visu to. Protams, nedēļas laikā nevar neko super labu uztaisīt īpaši ar tik daudz lietām, ko es daru vispārēji, bet es domāju, ka es varu normāli uzhaustot, ja es kārtīgi pacenšos, un tiešām, ja es dokumentēju to kā YouTube'ā, tad tas man tā kā tajā prioritāri, tajā mērķu sarakstā pakāpjas uz augšu, un es tiešām varu tajā likt vairāk laika iekšā. Tā kā tā ir tā ideja ar šo visu, un pagaidām ir tikai ideja. Rītdien es sāku strādāt, un šodien es tev padoms, ja tev ir šie mazie brīži, mēģini viņus aizpildīt ar kaut ko produktīvu. Tā kā es to izdarīju, tagad man bija izlādījies telefons, un man vajadzēja nākt un pagaidīt, kamēr pielādēsies telefons, es uztaisīju thumbnail. Jā, man nebūs laiks, lai baigi tur plaši izplestos ar savu mājaslapas veidošanu, bet rīt no rīta es editošu šo vlogu, un tālāk pēc skolas varbūt es atradīšu šos mirkļus un skolas laikā kaut kā, kurus var izpraust, veidot šo mājaslapu. Kas te notiek? Tagad, ja tu vēlēsi šo redzēt, noteikti nospied to sarkano podziņu, varbūt pat nospied to zvaniņu, ja tev kaut kāda, tu esi tik neproduktīvs un vēl noprojām tev ir notification ieslēgti. Un nospied to īkšķi gaisā aizsūt savam draugam, tāpēc varbūt viņam arī šis noderēs. Un tiekās rīt. Nāc ar mani! Izšķaujamies caur atmosfērai. Coachings, pirmais mums apakštā. Un tu vēlēsi 1 pret 1, lai es tev palīdzu.